Mēs turpinām jau trešo svētdienu domāt par to, ko nozīmē būt pievilcīgam kristietim. Un, protams, mēs ar to nedomājam, ka tev jābūt kaut kādam tagad mākslīgi uzspēlētam cilvēkam, it kā mēs censos pārdot Jēzu, pārdot paši sevi. Bet tad, kad mēs domājam par to, tad tas ir pievilcīgs kristietis ir tas, kur mēs redzam, ka Kristus dzīvība ir mūsos. Un tāpēc, ka Kristus dzīvība ir mūsos, tāpēc tāda dzīve ir pievilcīga. Un tas nav tikai par pareiziem vārdiem, par pareiziem uzdotiem jautājumiem, bet drīzāk par to, vai cilvēki mūsos sajūta, ka Dievs ir reāls. Un ka viņš tiešām ir klātesošs, ka viņš ir labs. Un tā ir tā pievilcīgā kristietība. Un šodien mēs turpināsim domāt par to, kā būt mums tiem, kas mēs esam, ar to, kāds Dievs mūs ir radījis. Un mēs pagājušā reizē jau apskatījām tādas divas pieejas, kuras kādiem no mums tās varbūt ir stiprās pieejas, kā mēs varam būt par liecību. Un mēs apskatījām Pēteri, apostolu Pēteru, kurš bija ļoti tāds konfrontējošs, ļoti izaicinošs, ļoti tiešs. Un pēc tam, kad mums bija pēc dievkalpojuma diskusija, tad kāda arī teica, Klau, man ir tādi draugi, man tādi čomi ir, ka es savādāk vienkārši nevaru. Man taisnējā jādod viņam ir. Un viņiem tur absolūti neinteresē ne argumenti, ne diskusijas. Savukārt, otrs mēs skatījāmies apostols Pāvils, kurš caur izglītību gudrs cilvēks meklē to pieeju, kā nevis uzreiz uzbraukt cilvēkam, bet drīzāk kā caur dialogu, caur sarunu, caur argumentiem, caur jautājumiem un atbildēm palīdzēt cilvēkam nonākt pie Kristus un pasludināt evaņģēliju. Un mēs arī pagājušajā reizē runājam par to, ka neviens no tiem veidiem nav ideāls un neviens no tiem veidiem nav pareizākais. Bet Dievs mūs dažādos veidos, dažādas cilvēkus, dažādās situācijās lieto. Un vai jūs, kādu no jums izpildījāt to testiņu, ko man uzreiz jautājums ir, kuram no jums ir tas izaicinošais, kāds mums ir šeit, tas konfrontējošais, izaicinošā pieeja? Nav viss, mēs esam pieklājīgi cilvēki, jā. Vai kādam no jums ir varbūt tas intelektuālais caur gudrību, caur tevi, Ailīne, jā? Super, ok. Tad mums ir viens cilvēks, kuru mēs varam izmantot. Super. Mēs šodien apskatīsim divas citas pieejas, kuras iespējams kādiem no jums būs jau daudz izteiktāks, jo ir jāatzīst, ka tā intelektuālā un tā konfrontējošā, tie ir īpaši cilvēki. Un vēl nav jau tā, ka mums katram ir tāds viens izteiktais, dominējošais. Ja? Mums kaut kur reizēm ir tādas kombinācijas un atkal Dievs mums dažādi lieto. Un atkal nav mums jāpaliek pie tā, ja tāds es esmu, tad man citādu veidu nevajag, man citu pieeja nav jāmeklē. Dievs mūs dažādi lieto. Un reizēm Dievs mūs lieto arī tos mūsu kūtros, kautrīgos, klusos cilvēkus. Reizēm Dievs lieto, ka mēs varam tā tieši kaut ko pateikt, un reizēm mums tieši ir jāpasaka. Un reizēm tas pat ir trāpīts mērķī. Tā kā Dievs mūs dažādi lieto, tāpēc ir jābūt atvērtiem svētajam garam, ka Dieva gars, līdzīgi kā mēs lasām arī jaunā derībā, kā Dievs lieto savus sekotājus visdažādākās situācijās. Šajā reizē nākamo, ko es gribu apskatīt, ir tā nākamā pieeja, ja veids, kā mēs varam nest evaņģēliju caur liecību un caur personīgo pieredzi. Un kā piemērs ir no Jāņa evaņģēlijā aklais cilvēks. Atkal es nelasīšu visu to fragmentu, jo viņš ir diezgan garš, bet jūs mājās varat pārlasīt šo 9. nodaļu. Un tas ir stāsts, kur Jēzus iet un viņš redz, tur ir viens cilvēks, kurš no dzimšanas ir akls. Un viņš ubago. Jēzus pieiet klāt un tur veids pat veselu procedūru, viņš tur spļauj smiltīs un dubļus tais, un tad pēc tam berži viņam acis un notiek brīnums. Šis aklais cilvēks tiek dziedināts. Un šis cilvēks piedzīvo pārsteidzošas pārmaiņas savā dzīvē. Un viņš iet un cilvēki redz, kas ar viņu noticis, un viņš iet un stāsta, kas ar viņu ir noticis. Un tad mēs redzam, tur ir farizēji un rakstu mācītāji, kur sāk to apšaubīt. Kur sāk diskutēt, kas tas bija par cilvēku, kurš to tev izdarīja, un vai viņš tiešām ir no Dieva tas cilvēks, jo tā bija sabata diena. Un priekš jūdiem sabatā nozīmē, ka tu nedrīkstēji neko darīt.
Tu nedrīkstēji dziedināt, tu nedrīkstēji veikt kaut kādas medicīniskas procedūras, nekādu darbību. Un tā viņam likās pagaid, bet šis cilvēks, kurš tevi dziedināja, viņš ir pārkāpis Mūzes likumus. Bet, un tas ir interesanti, es varbūt tādu fragmentu nolasīšu to, kas šeit notiek. Pēc tam viņi otro reizi pasauca šo cilvēku, tātad viņi dzird vienreiz, kas ar viņu noticis ir, viņi pasauc viņu vēl vienreiz šo cilvēku, un viņam saka, dod Dievam godu. Mēs zinām, ka šis cilvēks ir grēcinieks. Tad tas atbildēja, tas aklais cilvēks, kurš tagad redzīgs, viņš atbildēja, viņš saka par Jēzu. Vai viņš, Jēzus, ir grēcinieks? To es nezinu. Bet vienu gan es zinu, ka es neredzīgais tagad varu redzēt. Viņi tam sacīja, ko viņš ar tevi ir darījis? Kā tad viņš ir atvēris acis tev? Viņš tiem atbildēja, es jau jums teicu, bet jūs neesat klausījušies. Kāpēc jūs vēlreiz gribat dzirdēt? Jūs taču negribat kļūt par viņa mācekļiem? Tad tie viņu nolamāja un sacīja, tu esi viņa māceklis, bet mēs esam Mūzes mācekļi. Mēs zinām, kā ar Mūzi ir runājis Dievs, bet par šo mēs nezinām neko, no kurienes viņš ir un kurienes viņš ir nācis. Tad izdziedinātais viņam atbildēja, tas ir dīvaini, ka jūs nezināt, no kurienes viņš ir, un tomēr viņš ir atvēris man acis. Mēs zinām, ka Dievs grēciniekus neklausa, bet ja kāds ir dievbijīgs un dara Dieva prātu, to viņš klausa. Nemūžam vēl nav dzirdēts, ka kāds būtu atvēris acis cilvēkam, kas neredzīgs piedzimis. Ja viņš nebūtu no Dieva, viņš neko nevarētu darīt. Un tad mēs redzam, šiem farizējiem rakstu mācītēm ir ļoti daudz jautājumi. Viņi izprašņā, kas tas bija par cilvēku, kā viņš to paveica, kā tu zini, ka viņš ir no Dieva. Un mēs redzam šo aklo cilvēku, kur viņš nav kā apustulis Pāvils, kurš tagad var izlikt priekšā argumentus un pierādījumus un faktus. Viņš saka, es nezinu, vai viņš ir grēcīgs, es to nezinu. Bet vienu gan es zinu. Es reiz biju akls, bet es varu redzēt. Redziet, mēs redzam, ka šis vīrs neiet tādās garās debatēs. Viņš neuzvadās tā, it kā viņam būtu jāpierāda katra detaļa. Viņš vienkārši turās pie neapstrīdams patiesības. Es zinu, kas es biju, un es zinu, kas es esmu tagad. Es biju akls, bet tagad es redzu. Un ko mēs no šī vīra varam mācīties? Mēs pirmām kārtām varam mācīties, ka personīgai pieredzei ar Kristu tā ir ļoti spēcīga liecība. Jo tā nav balstīta tikai teorijās, tā nav tikai atziņa, tā nav tikai lieliska doma, ko tu esi izdomājis, bet tā ir tava personīgā pieredze, ko tu esi piedzīvojis ar Kristu. Cilvēki var strīdēties par dažādiem pierādījumiem, argumentēt, viņi var apšaubīt dažādas interpretācijas, viņi var piesieties arī mūsu vārdiem, kā mēs to pasakam un ko mēs pasakam, bet cilvēkiem būs ļoti grūti atspēkot to, ko viņš redz tavā dzīvē un ko viņš dzird tavā stāstā. Tāpēc tas, ko mēs varam mācīties, personīga pieredze, personīga liecība, tā ir ļoti spēcīga. Otrais, ko mēs varam mācīties no šī stāsta, ir, ka liecība šajā pieejā mums nav jābūt atbildēm uz visiem jautājumiem. Šis vīrs ļoti droši arī pasaka, es to nezinu. Un es teiktu, tas ir ļoti atbrīvojoši, ja mēs varam pateikt arī šos vārdus, es nezinu. Es nezinu, kā tas var notikt. Es tev nevaru izskaidrot visu. Jo kādreiz mums tas ļoti paralizē šī doma, ka, ja es sākšu runāt, tad cilvēks sāks uzdot jautājumus, un man būs jāpamato visi mani argumenti, manas atbildes. Mums kā kristiešiem nevajag baidīties no šī vārda, šīs frāzes, es nezinu. Es to nevaru izskaidrot. Bet te ir mana dzīve. Skaties, ko Dievs ir darījis manā dzīvē, un tas ir neapstrīdami. Un tāpēc mums nav jākļūst par vislielākiem, spēcīgākiem teologiem katrā sarunā. Dievs vienkārši ko no mums prasa? Būt
par viņu lieciniekiem, nest liecību. Tātad mums nav jāatbild uz visiem jautājumiem. Treškārt, ko mēs varam mācīties. Mana personīgā liecība, pieredze, tā nav liecība par mani, bet gan par Kristu kā centrālo varoni. Kā šo galveno iemeslu. Tā nav mana slava. Tas nav stāsts par to, cik es esmu foršs, kas ar mani notika. Bet tā ir pazemīga atzīšanās. Dievs mani satika, Dievs mani mainīja, Dievs pieskārās manai dzīvei. Un to mēs redzam, ka šis vīrs, viņš varbūt pat līdz galam nespēja izskaidrot, kas ir Kristus, jo jūs tur lasīsiet, jūs redzēsiet, ka viņš saka, tas bija pravietis. Tas bija tas, kā viņš saprata, kas ir Jēzus. Un patiesībā Jēzus viņam pat daudz ko neizskaidro, kas viņš tāds ir. Viņš vienkārši šis cilvēks piedzīvo Dievu pieskārienu savā dzīvē. Bet viņš ļoti skaidri apliecina, ka tas nav noticis viņa paša spēkā, ka tas nav noticis tāpēc, ka viņš ir bijis ļoti labs cilvēks un tāpēc Jēzus viņu ir uzlūkojis. Nē, tas ir stāsts par Kristu, kurš viņu uzlūkoja, kurš pieskārās viņam un viņu dziedināja. Jāņa vēstulē varam lasīt šos vārdus. Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums. Lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Tātad apustulis Jānis, viņš saka, līdzīgi kā visi pārējie mācekļi, viņš saka, tas, ko mēs esam redzējuši, tas, ko mēs esam piedzīvojuši, tas, ko mēs esam dzirdējuši, mēs to jums pasludinām, lai jums būtu sadraudzība ar mums, lai jums būtu sadraudzība ar Dieva ģimeni, lai jums būtu sadraudzība ar Dievu. Redz, viņi nekautrējās, viņi dalījās ar to stāstu, ko viņi bija piedzīvojuši, un tāpēc ir sarakstīts evaņģēliji sarakstīti, kur mēs varam lasīt to, ko Jēzus ir darījis šeit uz zemes. Un tieši tāpat arī mēs esam aicināti dalīties, pasludināt to, ko mēs esam redzējuši, ko mēs esam dzirdējuši, ko mēs esam piedzīvojuši. Jo tas ir svarīgi, ko šeit Jānis saka, viņš saka ne tikai to, ko mēs esam dzirdējuši, bet ko mēs ar mūsu acīm esam redzējuši, tātad piedzīvojuši. Kas tad būtu tās raksturīgākās iezīmes šiem cilvēkiem, kas varētu būt šie liecinieku cilvēki, kuriem būtu šī liecību pieeja? Protams, pirmkārtām, šie cilvēki ir noteikti cilvēki ar skaidru komunikāciju. Viņi ir cilvēki, kas spēj labi izstāstīt stāstu. Mēs teiktu, viņi ir tādi labi stāstnieki un ne jau atkal izdomāt stāstu, bet viņi spēj to savu stāstu pasniegt, izstāstīt tā, ka cilvēki to dzird, tā, ka cilvēks tas uzrunā un tā, ka viņi arī to saprot, kas tas ir. Taču vēl ir ļoti svarīgs aspekts. Es teiktu, vēl viena tāda svarīga rakstura iezīme šiem cilvēkiem, ka viņi ir arī labi klausītāji. Un es domāju, šī daļa tieši ir ļoti svarīga. Jo viņiem ir svarīgi, ka viņi ne tikai stāsta savu pieredzi, bet arī patiesi ieinteresēti par to, kur atrodas otrs cilvēks. Kāds ir viņa stāsts, kādas ir viņa brūces, kāda ir viņa jautājumi, kāds ir viņa bailes. Jo redziet, liecība kļūst iedarbīga tad, kad mēs nevis automātiski izstāstam to, kas ir noticis mūsu dzīvē, bet tad, kad mans stāsts, mana liecība var kļūt par atbildi kādam konkrētam cilvēkam. Tad, kad viņš ir nonācis kaut kādā savas dzīves krustcelē, savas dzīves problēmā, kur es varu dalīties ar savu stāstu, un nevis tāpēc, ka es lielos ar to, bet es redzu, ka šis stāsts, šī liecība var būt visatbilstošākā šim cilvēkam šajā dzīves posmā. Ja mēs domājam par piemēriem, es domāju, šeit ir ļoti daudz piemēru, es atkal tikai paņemšu dažus piemērus, parādīšu jums, tādi pasaules piemēri būtu Džonija Eriksone Tada, varbūt esat par viņu dzirdējusi, tā ir sieviete, kura jauna meitene lecēja upē un salauza mugurkaulu un kļuva invalīda un viņa kļuva paralizēta. Un patiesībā tas ir notikums, kas viņu pievērsa Dievam. Viņa atgriezās, kļuva par kristieti un viņa ir kļuvusi par ļoti slavenu un tādā ziņā cilvēku, kura savu dzīves stāstu
ir par liecību citiem cilvēkiem. Un varbūt tas ir kaut kur pretēji tam, ko mēs lasījām par aklo cilvēku, kur aklais cilvēks tiek dziedināts. Tad šī sieviete, viņa fiziski nav dziedināta, bet kā viņa pat uzskata, viņa ir garīgi dziedināta, viņa ir emocionāli dziedināta, un viņa ļoti daudz dalās par šo tēmu, par ciešanām, par sāpēm, par salauztību, un ko nozīmē, ka Dievs var ienākt šajās ciešanās tavā dzīvē. Ļoti spēcīga liecība, ļoti spēcīgs stāsts, viņa ir grāmatas sarakstījusi, ir filma arī par viņu, un ja jūs par viņu nezināt, jūs droši paskatāties internetā un atradīsiet, tas stāsts ir ļoti iedvesmojošs un ļoti iedrošinošs arī īpaši tiem cilvēkiem, kas iet cauri savā dzīvē grūtībām. Otrs cilvēks ir Niks Vujčičs, esmu arī viņu dzirdējis klātienē, viņš bija arī Latvijā. Cilvēks, kurš ir uzaudzis bez rokām, bez kājām, un arī gājis lielai tādai emocionālai, protams, arī tādām sāpēm cauri, piedzimstot šādam, kur arī viņš ir piedzīvojis, kā caur to Dievs viņam ir pieskāries. Un kā viņš ir atjaunojis un saņēmis dziedināšanu savam garam, savai dvēselei. Un šodien viņš ir ļoti populārs cilvēks ar to, ka viņš arī uzrunā cilvēks, iedvesmo cilvēks, neskatoties uz taviem ierobežojumiem. Arī tu vari būt par svētību, arī Dievs var tevi vadīt un lietot, un cilvēks, kurš ir precējies, viņam ir bērni un izcils, es teiktu, arī komunikators un stāstnieks. Man uzreiz nāca prātā latvieši, jo man bija jāieliek ar kādu latviešu stāsti, ja? Jānis Grasbergs, man uzreiz ienāca Saeimas deputāts, arī uzņēmējs. Viņš ir bijis mums arī vīru vakaros, un man liekas arī tāds ļoti spēcīgs stāsts, kā Dievs ir pieskāries viņa dzīvei. Savā veidā bijis tāds liels bosiks un huligāns, un viņš ir atgriezies un kļūst par ticīgu cilvēku, un ģimenes cilvēks šodien jau ir ar daudziem bērniem un dara svētīgu darbu. Tāds priekš manis viens no tādiem spiltākiem, tādiem latviešu stāstiem ir Elmārs Mažols, kur droši vien viņa stāstu jūs varbūt esat dzirdējuši, viņš no Mateja draudzes, Mateja baznīcas. Un viņa stāsts, man liekas, ir ļoti spēcīgs cilvēks, kurš varētu teikt, dzīvoja tādu ļoti greznu dzīvi, bet tas viss aizgāja līdz alkoholismam, līdz totālai atkarībai. Viņš bija nodzēris visu, sieva, bērni aizgāja projām no viņa. Un ļoti brīnumainā veidā viņš piedzīvoja Dievu pieskārienu savā dzīvē. Ja var tā ļoti īsti izstāstīšu, viņš bija diezgan tādā paģirains, gāja pa Matīs ielu ar savu draugu un meklēja, kur varētu dabūt alkoholu, nopirkt kārtējo šņabi. Viņš ieraudzīja ir Mateja baznīca, viņš iet baznīcā, tā nebija svētdiena, tā bija parasta diena. Un, protams, cilvēks prasa, ka viņam vajag naudu, ko viņš parasti saka, naudu vajag maizītē. Kāpēc tev vajag naudu? Man vajag naudu paēst kaut ko, ja? Un tur viens cilvēks jau tieši bija pusdienas sagatavots, labi, nāc paēd, es tev iedošu pusdienas. Protams, viņš teica, kamēr viņš nebija dzēris, viņš nevarēja paēst. Ja? Tur tā ir milzīgi, viss toksisks viņam tas organisms no tā alkohola. Protams, viņš nabaks tās kotlets un mēģina ēst, un tad pienāk viens cilvēks, viņš pasauc tā kā atsevišķi. Viņš domā, varbūt šis būs tas cilvēks, kas man iedos naudu. Un viņi aiziet uz tādu vienu telpu, un šis vīrs nometās ceļos un sāk par viņu lūgt Dievu. Un viņš tā kā nometās ceļos, lai paklausītos, ko viņš tur runā klusībā. Un viņš dzird, ka par viņu lūdz. Un tad šis vīrs viņam atbild, jautā, vai tu gribi būt brīvs no alkohola? Un protams, ka viņš dziļi sirdī ļoti to gribēja, vēlējās, jo viņš saprata, ka viņš bija zaudējis visu, viņš bija nelaimīgs, viņš bija atkarīgs, viņš saka, jā, es gribu. Viņš saka, ja tu tici, tad Dievs tev šajā brīdī no tā alkohola atbrīvos. Un interesanti, ka viņš piecēlās kājās, izgāja ārā no baznīcas, viņa čoms jau bija dabūjis jau šņabi kaut kur jau, saka, ņem un dzer. Kā Elmārs saka, viņš saka, un es vairs nevaru, viņš saka, es nevaru. Un tad tam vīram likās, droši vien pie baznīcas tu nevar, tāpēc aiziet tālākais tur, ņem un dzer. Un viņš saka, es nevaru. Un kopš tās dienas, tie kaut kādi 90. gadi, viņš nav lietojis alkoholu, pilnīgi brīvs. Dievs viņu darīs atbrīvojas, un pēc tam nākamā svētdienā viņš atnāk uz dievkalpojumu, un viņš dzird, ka sprediķa laikā kāds uzskaita viņa grēkus kaut kur baznīcas sālē. Un viņš tā arī nekad nav atradis, starp citu arī to cilvēku, kurš par viņu aizlūdz. Nekad arī Matejā neatrada. Un viņam reizē varbūt liekas, varbūt tas pat bija eņģēlis, viņš nezina. Bet viņš nekad vairs viņu Mateja baznīcā nesastāpa. Kādā ziņā šis cilvēks pēc tam
atgriezās, kļuva par kristieti, un tā ir spēcīga liecība, ar kuru viņš iet un stāst un liecina. Viņš ir bijis arī cietumā, un vispār tāds interesants dzīves stāsts, un caur to viņš atkal tiek klāt tiem cilvēkiem, kas kaut kam līdzīgam iet cauri. Tas stāsts viņus iedvesmo un iedrošina sekot Kristumu. Protams, ir arī kādi brīdinājumi, kā jau katrai tai mūsu pieeja liecinot par Kristu, ir arī kāda piesardzība. Pirmkārtām, kas būtu svarīgi, ka mēs to mūsu stāstu attiecinām uz klausītāju dzīvi. Un kā jau es teicu, ne katrs stāsts ir jāizstāsta jebkurā brīdī. Reizēm tavs stāsts varbūt īsti nemaz neiederēsies, un tāpēc tev nav obligāti jāstāst vienmēr visur savs stāsts. Ir svarīgi, ka tu ieraugsi sakritību starp sevi un sevis piedzīvoto un starp to cilvēku, kuram tu to stāsti. Un tāpēc būtu vissvarīgākais ieklausīties, sadzirdēt, lai tavs stāsts sastopās ar šī cilvēka dzīves pieredzi un situāciju. Otrais, kas ir ļoti svarīgi, ir, ka mēs neapstājamies tikai pie sava stāsta. Un kādreiz varbūt ir problēma tāda tiem cilvēkiem, kuriem ir šis lielie stāsti, kur tādi milzīgi pavērsieni, reizēm tas stāsts kļūst aizraujošāks nekā pats Dievs. Un no tā mums būtu kādreiz jāuzmanās. Tad, kad mēs stāstam, lai mēs ar šo stāstu nesākam slavēt sevi, apliecināt sevi. Mums būtu jāuzmanās reizēm no tā, ka mēs šo stāstu varam sākt pārspīlēt, lai viņš būtu akcentētāks un spilgtāks. Nepārspīlēt savu stāstu un atcerēties, ka visas stāsta centrā neesi tu, bet ir Dievs. Un tāpēc reizēm varbūt tā ir tāda bīstamība cilvēkiem, kur nāk no tādas smagas pagātnes, un tad, kad viņi stāsta liecību, kā Dievs ir izmainījis, viņi reizēm par to pagātni tā stāsta, ka liekas vismazais žēl, ka viņi tajā pagātnē nav palikuši, jo liekas viņi tik aizraujoša. Jo es tādas liecības kādreiz esmu dzirdējis, teiksim, kādi cilvēki ar kriminālo pagātni, viņi tādās detaļās stāsta to kriminālo pagātni, ka man liekas tik interesanti, liekas žēl, ka kaut kas ar tev vispār mainījies, jo tu tik aizraujoši stāst par sevi. Tas būtu tas, kur mums ar to liecību jābūt bišķiņu uzmanīgiem. Ja, ka tā liecība nekļūst interesantāk par pašu evaņģēliju. Un es domāju, tas iedrošinājums mums visiem ir kāds. Mums katram ir savs stāsts, ko Dievs raksta mūsu dzīvē. Jā, kādiem tas stāsts ir spilgtāks, dramatiskāks. Kādam varbūt tas stāsts ir ļoti vienkāršs, kluss, bet varbūt viņš ir ļoti dziļš. Bet jebkurā gadījumā katram cilvēkam ir stāsts, kur mēs esam piedzīvojuši, kā Dievs pieskarās manai dzīvei, kuru mēs varam pastāstīt, ar kuru mēs varam dalīties. Un, ziniet, reizēm visspēcīgākā liecība var būt šī vienkāršā. Es nezinu visu, bet es zinu, ko Dievs ir darījis manā dzīvē. Tāpēc es iedrošinu, ka tu vari droši būt par liecību otram cilvēkam pat tad, ja tu visu nesaproti, pat tad, ja tu visu nevar izskaidrot. Jo tā nav saruna par to, cik gudrs esmu es, vai cik iespaidīgs ir notikums manā dzīvē. Tas nav stāsts par to. Tā ir saruna par to, cik labs ir Dievs. Un tas ikvienam no mums var būt šis stāsts. Otra pieeja, ko mēs varam, ceturtā pieeja, ko mēs redzam Bībelē, ir attiecību pieeja. Un tas ir stāsts par Mateju, jeb Leviju, jeb Mateju. Un tas ir stāsts no Lūkas evaņģēlija 5. nodaļas, no 27. līdz 32. pantam. Un mēs redzam, ka Lūkas evaņģēlijā ir vīrs, kur vārds ir Levijs, ko vēlāk Jēzus nosauc par Mateju. Kas ir šis cilvēks? Viņš ir muitnieks. Muitnieks tādā izpratnē, kas tajā laikā iekasēja nodokļus. Tie bija tādi cilvēki, kurus vietie jūdi, ebreji nicināja. Viņš bija citu cilvēku acīs tas nepareizais cilvēks, no kura daudzi izvairījās. Jo viņi uzskatīja, redz, tas ir tas cilvēks, kas sadarbojas ar Romas impēriju. Viņš ir nodevējs. Ne tikai tas vien, bet šie cilvēki kaut kur viņi bija tādi, kaut kur mēģināja vairāk izspiest nekā vajadzēja, jo viņi redzēja, tā bija lieliski iespēja pelnīt naudu.
un reizēm no saviem tautiešiem viņi izspied vairāk nekā reizēm tas tika prasīts. Cilvēks, kuru pat reliģiskie cilvēki uzskatīja par grēcinieku, Dievi nemīlētu cilvēku. Bet tieši šādu cilvēku Jēzus uzrunā. Un Jēzus saka, Levī, jeb Matei, seko man. Un ko viņš dara? Matejs pieņem Jēzus aicinājumu un seko viņam. Un te ir kaut kas interesants, ko mēs redzam. Mēs redzam, Matejs negaida kaut kādu veselu gadu, lai viņš kļūtu pietiekoši garīgs un tad varētu kaut ko darīt. Viņš nedomā, es vēl neko nezinu un tāpēc es nevaru neko darīt. Viņš izmanto to, kas viņam jau ir. Tās ir attiecības un iespēju sapulcināt ap sevi cilvēkus. 29. pantā mēs varam lasīt. Un Levijs, Matejs taisīja Jēzum lielu mielastu savā namā. Un tur bija liels pulks muitnieku un citu, kas kopā ar viņiem sēdēja pie galda. Ko dara Matejs? Tad, kad viņš izdara šo izvēli sekot Jēzum. Jo es domāju, ka Matejs, kā daudzi citi muitnieki, noteikti dzīvo ar lielu vainas apziņu. Jā, no vienas puses viņi bija labi situēti, bet viņi īsti saprat, ka tas jau īsti nav pareizi, ko viņi dara. Un te viņi redz, ir viens, kas viņu ir uzlūkojis, tas ir Jēzus, kas viņam tic, kas tic viņam kā cilvēkam, viņu uzlūko un aicina sekot viņam. Ko dara Matejs? Viņš atved Jēzu savā vidē. Viņš iespējams varējis mēģināt sludināt ielās, bet tas nebija viņa ceļš, tā nebija viņa pieeja. Viņš varbūt varēja iesaistīties dažādās debatēs un diskusijās, bet arī tā nebija viņa pieeja. Viņš darīja to, kas viņam bija visdabiskāk. Viņš rada vidi, telpu, kurā cilvēki var satikties ar Jēzu un būt sarunā ar Jēzu. Ko mēs no tā varam mācīties? Vispirms mēs varam mācīties to, ka evanģelizācija nevienmēr sākās ar lielām un pārliecinošām runām. Dažreiz evanģelizācija sākās ar ļoti vienkāršu soli. Uzaicināt un aprunāties. Uzaicināt uz kafiju, uzaicināt uz pusdienām, uzaicināt ciemos, uzaicināt būt klātesošam tavā dzīvē. Viss, kas tev vajadzīgs, ir būt kaut kādās attiecībās ar cilvēkiem. Otrs, ko mēs varam mācīties, ka attiecību pieejā svarīgākā loma ir tam, ka draugi klausās draugos. Ja tu esi izveidojis patiesas attiecības un uzticēšanos, cilvēki daudz vieglāk dzirdēs, ko tu saki par Dievu, jo viņš zina, ka tu nerunā no augšas un necenties viņus izmantot kā tādu projektu. Ja tu būsi draugs, cilvēki daudz vairāk uzticēsies tev. Tāpēc attiecības ir tik ļoti svarīgas. Treškārt, ko mēs varam mācīties, ka ļoti daudz, kas var notikt tieši mazās dabiskās situācijās. Un tāpēc ir iemesls, kāpēc mēs varam teikt, ka reizēm pat lielas lietas var notikt mazākās grupās, šaurākā vidē, vienkāršākās sarunās. Jo pie galda rodās sarunas, pie galda apsēžoties cilvēki atslāpst, cilvēki gatavi ir uzdot jautājumus, kur varbūt publiski viņi nekad nebūtu gatavi uzdot. Varbūt šeit arī uz dievkalpojumu kādi cilvēki, kas ir nākuši, kas varbūt netic Dievam, un varbūt šeit viņi nebūs atvērti tagad, man ir šādi un šādi jautājumi, man ir tas un tas neskaidrs par Dievu, par dzīvi. Bet tad, kad mēs viņus ieaicinām savā dzīvē, tad, kad mēs esam attiecībās ar šiem cilvēkiem, viņi ir daudz atvērtāki būt sarunās ar mums. Tā ir lieliski iespēja. Tās varbūt liekas mazas lietas, bet tie ir mazi mirkļi, kas īstenībā var būt ļoti svarīgi. Korintiešiem Pāvils saka, un viņš saka šos vārdus, visiem es esmu tapis visu, lai katrā gadījumā kādus izglābtu. Un plašāk tā raksturvieta runā par to, kur Pāvils saka, esmu gatavs būt jūds, lai aizsniegtu jūdus, esmu gatavs būt grieķis, lai aizsniegtu tos, kas ir grieķi. Tātad, tas, ko Pāvils grib pateikt, es esmu gatavs būt citu cilvēku vidē,
būt viņu draugs, būt attiecībās ar viņiem, lai palīdzētu viņiem iepazīt Kristu. Un ne jau, lai kaut kādā veidā iemānītu Kristu, bet tieši tādā draudzībā aizsniegt cilvēkus un uzklausīt viņus un apliecināt Kristu. Kas tad šiem cilvēkiem ir raksturīgs? Kādi tad viņi ir? Nu, protams, pirmkārtām viņi rada šo attiecību siltumu. Un viņi ir cilvēki, kuri veido attiecības, viņi ir cilvēki, viņi ir vērsti uz sarunām, un tie ir cilvēki, es teiktu, kas ne tikai runā, bet tie ir cilvēki, kas arī klausās. Jo mums taču patīk būt ar tiem cilvēkiem, kas spēj mūs arī uzklausīt, kas mums uzdod jautājumus, kas ir ieinteresēti to, kas notiek mūsu dzīvē. Tie ir cilvēki, kuriem patīk pavadīt laiku ar citiem cilvēkiem. Un kā jau es teicu, tie ir tie draugi, kas klausās draugos. Viņi ir kontaktā, viņi veido attiecības. Un caur to, lai cilvēki varētu vairāk iepazīt arī to, ka tev ir attiecības ar Dievu. Un es gribētu īpaši iedrošināt, ja tu esi tas cilvēks, kuram varētu teikt, ir šī visstiprākā puse, ir attiecības. Tad tas nenozīmē, ka tu neesi evaņģēlists. Tas var nozīmēt to, ka Dievs tevi var lietot īpašā veidā, ka tu var kļūt par šo tiltu, kas savieno cilvēku ar Kristu. Jo cilvēki tev uzticās. Cilvēki tevī klausās. Un ja cilvēks uzticās, tad viņš sāk arī uzticēties tam, kam tu tici un ko tu saki. Ja mēs domājam par piemēriem, protams, šie varbūt jau vairāk ir tādi personīgāki piemēri, tie vairāk personīgāki man. Un es domāju, katram vienam no jums būtu tādi cilvēki, bet tādas divas ģimenes, kas man liekas ļoti raksturīgs, viņam ir šis attiecību kā stiprā puse, kā viņas ar to kalpo cilvēkiem un kāds ar to pat ienes evaņģēliju. Viena ģimene ir Oivins un Linda Auglandi no Norvēģijas, un viņš ir mācītājs. Bet es teiktu tā, viņiem ir ļoti plašas sirds, un tiešām viņu māja viņi ir kā Levijs, kā Matejs. Viņi regulāri savu namu atver cilvēkiem, gan jauniešiem, gan kaimiņiem, un gan draudzes cilvēkiem, un caur šo sadraudzību, caur šīm attiecībām, viņi rada šo siltumu, caur kuru tu sāci vairāk arī klausīties šajos cilvēkos un ieklausīties viņos, un tiešām cilvēki ir nākuši pie Kristus tieši caur viņu attiecību siltumu. Nevis caur viņu argumentiem vai caur konfrontāciju, bet caur to attieksmi, kādu viņi ir parādījuši pret cilvēkiem. Otrs tāds pāris, mūsu ģimenē tā tuvu draugi, Igors un Nora Rautmaņi, un arī viņi, man liekas, ir ļoti līdzīgi. Viņi ir tie cilvēki, kas vienmēr būs līdzās, tev atbalstīs, un tev vienkārši gribās ar viņiem būt visu laiku kopā. Ja vienkārši laikās ir baigi foršie cilvēki. Un atkal tās sarunas, tas laiks, ko viņi velta ar cilvēkiem, vienmēr ir ļoti īpaši. Es zinu, ka Igors un Nora, viņi dzīvo Olainē, un viņi ir ik pa laikam organizējuši tādas māju grupas, kur viņi ir aicinājuši savus kaimiņus, pat neticīgos ir aicinājuši, un šie cilvēki atsaucās. Un kāpēc viņi atsaucās? Ne jau tāpēc, un kāpēc viņi nāk, ne jau tikai tāpēc, ka viņus uzaicina, bet viņi ienākot tajā namā, viņi atkal sajūt to attiecību vieglumu. Viņi redz, ka tie ir cilvēki, kas ir mūsos ieinteresēti, kuriem ir svarīgi tas, kas notiek manā dzīvē. Viņi negrib kaut ko vienkārši pārdot mani. Viņi negrib pie kaut ko pierunāt uz kaut ko mani, bet viņi vēlas vienkārši būt mani draugi, kas grib dot to pašu labāko, kas viņiem ir. Es domāju, katram vienam mums arī būtu tādi līdzīgi piemēri, ko mēs teikt, tie ir cilvēki, kas caur attiecībām spēj nest evaņģēliju. Bet, protams, arī šai pieejai ir kāda piesardzība. Un redziet, tā viena no bīstamībām varbūt ir tā, ka šie attiecību cilvēki, viņiem ir tik ļoti svarīgi būt attiecībās, ka kaut kur viņi varbūt pazaudē, mēs teiktu, to patiesību. Un viņiem reizēm ir bailes konfrontēt, izaicināt, ja paust patiesību. Un ir jau tā, ka reizēm šī patiesība ir jāpauž. Mums ir svarīgi, ka mēs mīlam cilvēkus, mums jābūt atvērtiem un draudzīgiem pret visiem, bet
Bet ir taču reizes, ka mēs saprotam, ka tev jāpasaka tā patiesība, un reizēm viņa nav patīkama. Un te tiem attiecību cilvēkiem, viņiem ir tik svarīgi, lai visiem būtu labi, ka reizēm viņi no tā baidās. Un varbūt tā ir tā piesardzība un tā bīstamība. Ja tu esi šis attiecību cilvēks, tad nebaidies reizēm arī konfrontēt un teikt lietas īstajos vārdos. Otrais, neļauj, lai vajadzības tevi pārņem un izsmeļ. Tas nozīmē to, ka tāpēc, ka šie attiecību cilvēki ir tie, kas tik ļoti rūpējās par citiem, tik ļoti svarīgi ir draudzība, tik ļoti svarīgi, lai visiem būtu labi. Viņam reizēm liekas, ka man vajag apmierināt visas cilvēku vajadzības. Un ka man vienmēr ir jāatsaucas, vienmēr ir jāpalīdz, vienmēr jābūt gatavam būt kaut kādās sarunās ar šo cilvēku. Esi uzmanīgs, lai attiecības tevi neizsmeļ un nepārņem tevi. Un trešais, esi pacietīgs. Un tas, man liekas, ir šiem attiecību cilvēkiem reizēm varbūt tas ir svarīgākais. Jo, kā es teicu, mums reizēm liekas, vai es caur savām attiecībām īsti kādam cilvēkam palīdz iepazīt Kristu. Tādām cilvēkam, kurš ir ļoti konfrontējošs, viņš uzreiz patiešo, vai ne? Tad tur liekas, varbūt uzreiz tu redz tos rezultātus. Bet negaidi, ka cilvēks pēc vienas sarunas, pēc vienas kafijas takses pēkšņi kļūst par kristieti, par ticīgu cilvēku. Esi pacietīgs. Mīli šos cilvēkus. Esi sarunās ar viņu. Aicini ciemos. Un gaidi, kad Dievs darīs savu darbu. Mēs redzam, ka šie divi piemēri mums parāda to, ka Dievs negrib ielikt visus mūs vienā tādā formā. Dievs grib, lai mēs esam patiesi un dzīvi. Un lai viņš var mūs lietot, ka mēs liecinām par viņu īpašā veidā. Un vieniem dabiskais būs kas? Es biju akls, un es varu redzēt. Manā dzīvē bija problēma, Dievs pieskārās un man izmainīja. Un kādam citam tas dabiskais būs kāds? Nāc ciemos, nāc pie galda, aprunāsimies, sastop Jēzu manā dzīvē. Un abos šajos gadījumos centrā nav izpildījums, bet centrā ir Kristus. Un te būtu tāds iedrošinājums nākamajai nedēļai, uz ko es gribētu jūs pamudināt. Pirmkārt, ka tu vari vienā brīdī apsēsties un padomāt, kāds ir tavs stāsts, kāda ir tava liecība, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē, un tu vari 3 tāds jautājums priekš sevis uzrakstīt un pēc tam mēģināt uz viņiem atbildēt. Kur es biju un kāds es biju pirms es sastapu Kristu? Otrs jautājums ir, ko Jēzus ir darījis manā dzīvē? Kādas pārmaiņas viņš ir ienesis manā dzīvē? Un trešais, kas ir mainījies tagad? Kāds es esmu tagad? Un tu vari mājās kaut vai dažos teikumos uzrakstīt atbildes uz šiem jautājumiem. Pats ieraugot to, ka tev varbūt liekas, tavs stāsts, tur nav Elmārs Mažolis vai Džonija Tada, bet arī tavs stāsts ir unikāls stāsts, kur varbūt tu vari caur to būt par liecību kādam cilvēkam. Un reizēm mēs vienkārši šo liecību nestāstam, jo mums viņš īsti nav noformulēts šis stāsts. Otrais, varētu teikt, tā attiecība pieeja, mēs teiktu, galda solis, ka tu varētu nākamā nedēļā padomāt, kurš ir tas cilvēks, kur tu varētu uzaicināt uz kafiju, varbūt uz pusdienām, varbūt uzaicināt pie sevis ciemos, vai vienkārši nesteidzīgi ieplānot laiku ar šo cilvēku, lai būtu sarunās. Un nenovērtē par zemu, kas var notikt pie pusdienas galda vai pie kafijas tases. Ļoti bieži Dievs strādā tur, kur mēs domājam, ka tas bija tikai parasts vakars. Tā bija tikai parasta saruna. Tas bija tikai tāds īsts laiks ar šo cilvēku. Tu to nezini, ko tam cilvēkam tas var nozīmēt. Lai Dievs mūs svētī, lai mēs varam tiešām būt Dieva vadīti
Un varbūt tieši šī pieeja, kā tu vari būt par liecību, apliecināt Kristus priekš tevis, šobrīd ir pats svarīgākā. Ka Dievs var tevi lietot īpašā veidā, ka tu viņu var sastapt un ka cilvēki var arī sastapt ar to, kāds esi tu, ko tu dari, kā tu izturies, kāda ir tava attieksme un ko tu saki. Lai Dievs mūs vada. Pēc dievkalpojuma mēs atkal paliksim uz tādiem 2 jautājumiem, kur mēs pārunāsim, un mēs turpināsim lūgt par tiem mūsu cilvēkiem, par tiem mūsu tuvajiem cilvēkiem, kuriem mēs gribam, lai viņi sadzird, un lai viņi ne tikai sadzird, bet lai viņi arī sastopās ar Kristu. Bet teicu, aicinu, ka mēs varam lūgt. Kungs, Jēzu, paldies Tev par to, ka Tu esi dzīvs, un ka Tu joprojām pieskaries cilvēkiem. Paldies, ka Tu vari izmainīt to, ko mēs paši nespējam izmainīt. Un ka Tu vari dot gaismu tur, kur ir bijusi tumsa. Un Dievs, mēs lūdzam, lai Tu dari mūs par pievilcīgiem kristiešiem, un ne jau ārējā veidā, bet lai caur mūsu attieksmi un lai caur mūsu izturēšanās cilvēki sajustu, Dievs, Tavu mīlestību, Tavu patiesību, Tavu žēlastību. Tāpēc mēs lūdzam, dod mums drosmi dalīties ar savu stāstu, ar savu liecību. Dod mums pareizo sirds attieksmi, veidot īstas un patiesas attiecības ar cilvēkiem. Mēs lūdzam, Dievs, lai Tu parādi mums un pieved tos cilvēkus, kuri īpaši ir sagatavoti tam, lai mēs viņiem varam nest vēsti par Tevi. Kungs, sagatavo šo cilvēku sirdis un mēs gribam lūgt par viņiem, mēs gribam, lai Dievs Tu vari vairāk nekā mēs cilvēki spējam, ka Tu vari darboties šo cilvēku dzīvēs, un mēs lūdzam, uzrādi mums mūsu konkrētos soļus, mūsu nākamos soļus, kas mums ir jāspēr, lai mēs palīdzētu šiem cilvēkiem dzirdēt vēsti par Tevi. Mēs pateicamies par tiem cilvēkiem, kas mūsu dzīvēs ir bijuši par liecību, par iedrošinājumu. Mēs pateicamies par tiem cilvēkiem, kuri ir veltījuši laiku un bijuši attiecībās ar mums un tādā veidā ir mūs stiprinājuši. Tādā veidā ir palīdzējuši mums iepazīt Tevi vairāk. Kungs, lūdzu, ka arī mēs varam tālāk būt tie cilvēki, kas varam būt par svētību citiem. To lūdzam Kristus vārdā. Amen.